Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Šodien Tavs Auto TV filmēšanas komanda atrodas Barcelonā, kur kopā ar kolēģiem no Eiropas automēdijiem mums bija iespēja viesoties kompānijas Nissan tehniskajā centrā. Vietā, kur pirms nonākšanas tirdzniecībā tiek izmēģināti un regulēti jaunākie automodeļi. Šajā reizē mūsu uzmanības centrā jaunākās paaudzes Nissan Qashqai e-Power. Mēs ļoti lepojamies ar jaunākās paaudzes e-Power spēka iekārtu. Līdz ar tās prezentāciju mēs esam ieviesuši virkni uzlabojumu. Mēs esam pilnībā no jauna izstrādājuši tās ģeneratoru motoru, kurš tagad spēj nodrošināt ļoti zemu degvielas patēriņu. Tajā pašā laikā esam samazinājuši trokšņu līmeni salonā. Šis auto nodrošina mums e-auto dinamiku, vienlaicīgi piedāvājot nobraukumu ar vienu uzpildi kā dīzeļdzinējs. Bet arī pie tā mēs neapstājamies. Esam uzlabojuši arī auto elektroniku, piemēram, ProPilot sistēmu, Google asistentu. Pagarinājuši servisa apkopju intervālu, tagad tas ir 20,000 km vai 1 gads. Iepriekšējos Tavs Auto TV izlaidumos esam jums nereizi vien kopā ar mūsu viesiem stāstījuši par e-Power spēka iekārtas dāvātajām priekšrocībām. Ārkārtīgi patīk. Es saprotu, ka tad, kad tu pierod pie šī e-spēka vai elektrospēka, tu vairs īsti negribi atgriezties iepriekšējā pieredzē, jo tas ir tāpat kā ar strauju internetu. Mēs esam Latvijā pieraduši lietot ļoti labu, ātru internetu. Un tad, kad mēs nonākam, piemēram, Itālijā, mēs visi šķendējamies par to, ko tas internets valkas. Un es domāju, ka ļoti līdzīgi ir ar automašīnām. Tad, kad tu pierodi pie e-spēka, elektropiedziņas, tu vairs negribi. Un tev iepriekšējā pieredze. Es samanīju tādu drošības sajūtu, ērtumu, un es jau minēju, ka man patīk tā pusdžipa sajūta, un tā ir arī iekšā mašīnā, tādā drošībā jūties. Ir tādas mašīnas, kur piekāp, un ir tāda plastmasīga sajūta. Es nezinu, vai es pareizi, tāda plastmasīga vai lēta vai nedroša tāda, ka tev šķiet, ka, tu pieskarsies kaut kam un viss sabruks. Tad šeit ir tādas bruņu sajūta, priekš manis tā ir tāda vajadzīga. Pēc pirmajiem veiktajiem kilometriem es varu patiešām teikt, ka, lai arī šīs izmaiņas uz papīra nav diezko lielas, sajūtas ir patiešām labas. Var just gan pieaugumu jaudā, gan to, ka šis automobīls ir kļuvis klusāks. Pats galvenais, tas vēl joprojām ir saglabājis arī tās labākās īpašības, kas līdz šim Qashqaim ir bijušas. Tam ir ļoti forša piekare ar labu regulējumu, kas balansē starp sportiskumu un komfortu, tā kā ar šo automobīlu patiešām ir diezgan patīkami braukt arī lielāks ceļu gabals. From the exterior, they look quite similar. But we have made some small updates no ārpuses šis auto gandrīz nav mainījies. Esam nedaudz izmainījuši sānu spoguļu formu, uzstādījuši priekšējo riteņu gaisa deflektorus, nosakuši auto apakšu ar pilnībā plakanu pārsagu, tomēr galvenās izmaiņas slēpjas zem motora pārsaga. Es domāju, ka šajā mirklī ļoti daudz no jums varētu uzdot jautājumu, kāda vēlna pēc vajadzēja apvienot kopā elektromotoru ar benzīnu motoru, kurš šim elektromotoram ražo elektrību. Vienkārši izsakoties, mēs kā dedzinām benzīnu, lai darbinātu elektromotoru. No vienas puses izklausās pēc Latvijā populārākās anekdotas par elektroautomobīlu, kurš vadā līdz ģeneratoru. Ja, šis jau ir no rūpnīcas, tā aprīkots, varat smieties, cik gribi. Bet patiesībā ieguvumi ir ļoti daudz. Šis iekšdedzes dzinējs nav savienots mehāniski kopā ar elektromotoru. Šim automobīlim nav ātrumkārbi, tātad viņam ir viens pārnesums. Šī braukšanas pieredze ir tāda, it kā jūs vadītu elektroautomobīlu. It's quite stiff. Dzinējs, kā jau mums stāstīja tā izstrādātāji, ir padarīts stingrāks. Tam ir mazāk vibrāciju un tas darbojas plūdenāk. Un jāsaka, ka pazemināts trokšņu līmenis salonā ir viena no svarīgākajām īpašībām šīs klases automobiļos. Runājot par jaudu, lielas izmaiņas es nejūtu. Jā, tas ir klusāks un nedaudz labāks par priekšteci. Šis auto konkurēs ar standarta un plug-in hibrīdiem un būs interesants tiem, kuri nevēlas būt atkarīgi no publiskajām elektroauto uzlādes stacijām. Drive as electric car, but don't want to depend on public charging stations. Kā mēs zinām, elektromotoram griezes moments ir pieejams jau no 0 apgriezieniem, tātad jau sākot kustību mēs jūtam to, ka šī mašīna ir diezgan dinamiska
Un savukārt, tā kā runājot par degvielas patēriņu, tad, ja mēs paņemtu līdzīgas jaudas iekšzemes dzinēju, pilnīgi noteikti, kad Qashqai e-Power viņam ielikt kloķi Eko rallijā. Interesants fakts. Lai pierādītu e-Power degvielas ekonomijas datu patiesumu, Nissan inženieri ar Qashqai šķērsoja Lielbritāniju pa tā saukto Land's End to John O'Groats Journey ceļu, kopumā ar vienu bāku veicot 1347 km. Finišā degvielas atlikums bija pietiekams vēl 160 km veikšanai. Tādējādi uzrādot vidējo degvielas patēriņu 3,76 litri uz 100 km. WLTP is the global standard for VLTP ir globāls standarts, kuru izmanto degvielas patēriņa noteikšanai. Papildus tam mēs izmantojam vācu kompānijas ADAC testu metodiku, kur ir pietuvināta reālajiem dzīves apstākļiem. Piemēram, viens no šiem testiem imitē braucienu pa šoseju ar 130 km/h. Papildus iekļaujot tajā straujus pātrinājumus un bremzēšanu. So this is completely different from WLTP. We expect to have the first batch of new e-Power in Latvia. Pirmie jaunākās paaudzes e-Power Latvijā ieradīsies jau septembrī. Mums būs pieejami demo auto, kā arī automobīļi noliktavā. And then also immediately have also the car from the stock. So our marketing strategy is still considered. Ja runājam par nākotni, vēl neesam nolēmuši, kā turpmāk attīstīt šo tehnoloģiju. Mēs ticam, ka e-Power ir perfekti piemērots cilvēkiem, kuri vēl nav gatavi lēcienām uz 100% elektroauto. E-Power jums piedāvā unikālu braukšanas pieredzi, saglabājot pēc iespējas lielāku nobraukumu. So, e-Power we think is right for the customer. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.